Mēs esam šodien Valmieras novada Brengbuļos. Turpat lejpus kalnu notiks rītā baigais rūciens, turies vaļā. Te mums pa kreisi ir Igors un pa labu Kaspars. Kuldīdznieki un sabrauks vēl liels bars, daudz citu. Ātri vīru un rīt mēs baudīsim kārtīgi autokrosu. Tāda kā maz neliekas. Labais. Līdz šim baigi veiksmīgi viss. Kā, tad ideāli. Tā arī noteikti būs. Mēs diezgan vēl izbraucām. Būtībā mēs ir otrie no 3 ekipāžam. Tātad trīniekā esam. Jā. Sportisti ir atbraukuši pirmie. Viņiem vairāk arī jāguļ. Un trešā komanda tie jau ziņoja, ka ir ceļā uz Flyzone. Redzēs, kā viņiem uzgājas un kā mēs katrs no rīta jutīsies. Tā kā vēl ir viss nakts priekšā un tā jau redzēs. Davai gaidām rīt. Labrīt! Karoči vecais storijas par to, ka Žeps Andrejs Volmārs padarām. Jā, mēs te uzvērām desmais no rīt. Pigos ir izgājis tehnisko komisiju. Mēs te gaidām pirmo startu. Gaisa temperatūra nebrauks labi, tad Desu nedabūs desu. Mēs esam jau sameklējuši vecos tomātus un olas, un tad mēs stāvēs te no kalnu metīs visu laiku virsmu. Mēs jau tā kā vietējais raud tās galotnes no... Laika temperatūra ir 15 grādi. Valdi! Pusīt skaidrs. Valdi! Valdi, tu zini kādu jaunu aņuku droši vien? Valdi! Pārāk šitam pīt. Mans te nav. Valda te nav. Kroši Valda nefilmē, Valda te nav. Viņš mēģina atklāt telefonu. Ko tu gribi, lai es tev vēl izstāstu? Patam treniņbiksam izstāstīt? Jā. Ierakstīt? Žebis netika vakardien klubā, tāpēc, ka viņam bija kājās treniņbiks, un ja viņš būtu uzdot šorts, viņš tāpat nebūtu ciekā. Labi, nefilmē, kā mēs desmais tagad tēdīsim. Fuj, nevis buferi, bet to kameru uz aizmugurēju buferi, kas notiek ar žigulu kontaktu skatīt. Žigulim pilnīgi nekas. Pasties, kāds izstās golfu. Lupa tāds. Kaspars griež iekšā brokastis. Pārējie tādi, ne šādi, ne tādi. Varētu būt labāk. Tā smaidlītiņa. Kāds ir nosals, kāds ir ne? Jā. Māģi arī atradz kaut ko labāk. Tā kā. Rākungs izskatās ļoti labi kā parasti šorīt. Ir izdevās? Nezinu, vai tā ir eļļa, kas nek izpūtājā vai?
iesprūdējis. Visiem vainīgi sakot līdz BMW autotros savu vēl. Ui, tas viss kārtībā. Ko tev vien pazaudēt jau? Tā nedīs. Reiz aerodinamika vajadzīga.
Vanters, kur nē, Ants Vanters un Igors Amnitonovs izskatās, ka Ants Vanters vienkārši noslēpa viņa mašīnu un kamēr pielaida, šobrīd 9. vieta pirmā brauciena uzvarētāju, otrajā braucienā 9. vieta. Visu laiku sēd. Viņš pilnīgi gaidīja. Bet viņš rītīgi tā, tur man apgriez gan trīs. Viņš normāls līdz, ka tu jau nav vairs iekšmals, jau viņš jau pieskarās. Kas Igoram? Elektrība kaut kāda nodrausnes. Elektrība? Sūd dzirkstelu. Tā kā iet, tā neiet vispār. Es mazslēdz iestāt apka. Tur jau ir. Neļauj rietas sūdīt. Es nezinu. Igaunis, ka pavēja roļā, tad ja tur sāk vicināties, ka tiesneši un ārtīties. Tev jau arī nepamanīja. Vanters arī sildīja. Kas ir Kasper? Igaunis atkal pučo pakaļ? Igaunis Paši kļūdas. Jaudīgi. Man nav tik jaudīgi. Jā, Reinis Lielīšteins ir vadībā, Jāno Ligors bija otrais, bet Ants Kļā, viņa mēģina izlauzt
bija atstāt tur patās.
Samainīties. Jā, tad finišē arī 8. vietā Kurks, 9. Rēns Lidenšēns un ko tāds mums izdevās Latvijas Aldavītas čempionāta otrais posms ar diezgan interesantiem braucieniem. Kvalifikācijas ir kā ātrums bija, bet rezultāts tikai vienā kvalifikācijā izšāds. Ir arī lietas, ka kļūdās. Ātrumu pārslēgā, pārslēgot ātrumus, pareizāk sakot, un līdz ar to palika kvalifikācijā tā priekšēs. Tas jau deva tev padās labu rezultātu finālā. Jā, pirmā starta rinda bija izcīnīta. Pirmā starta rinda bija izcīnīta, visi bija kārtībā. Arī fināla neizdev līdz galam neredzēt. Pēdējā aplī, visi 4 apli nobrauc tik tīri. 7 apli. Trešā līkumā pirms finiša par vēlu sabremzējos. Uzlidoja ārā un gandrīz arī palika trešais, jo aiz muguras sekoja arī vēl Vanteris. Ļauj tik garām Vanteris. Jā, izskatījās, ka katra botkā tur augšpēc gandrīz. Jā, sastresojos par to, ka ļauj pārāk tuvu un par vēlu bremzes. Ir jau labi tā teikt, Teperī finišējām ar pusbeigt motoru. Jā, Teperī beigts motors, bet šoreiz arī salikts tas motors, bet nav nesaregulēts nekā ar aizvakar salikām šodien braucam. Un tāds ātrums! Jā, ātrums jau nav svarīgs arī no dzinēja viena. Ātrums ir svarīgs arī no tā, kas sēž starp stūru un sēviku. Tā viņš ir. Piekāpies, bet gandarījums ir. Gandarījums, protams, ir. Galvenais, kad ir komplektējums. Jāskatās, jārēķina punkts. Jā. Redzēs, Mareks rēķinās. Punkts, jā. Šīs dienas rezumē. Diena bija samērā veiksmīga, interesanti. Latvijas Dienvalsts cīnījās tehniku. Ne visai veicās būtībā. Silēniekam labāk. Fināls bija nenormāls spraigs, izcēla startu un aizgāja, bet pēc tam tā paša veidas sanāca tā, ka beigās nesastūrējās, netrāpīja stūrītē un zaudēja vietu. Nekas otrā vieta arī toties Silēnieks kopā pirmais. Un šodien līdz galam visu sagaidīja, pašā pēdējā brīdī visu sasniedza pirmā vieta Andis Kļava! Jā, tātad pirmais trīnieks Andis Kļava, Kaspars Silnieks, Andis Vanters. Aplausus visiem 1000. Kas nekas? Pat vainīgs, ka vinnēja. Vai foto? Mēs puto, ne? Jā, tieši tā. Ko tad, paldies visiem dalībniekiem, paldies Evai, kas izvilka to visu. Domāju, ka viņai bija palīgs arī.
Jā, tā kā, nu, tad tiekamies nākošajos posmos un cīnamies tālāk. Paldies! Uķis naktīs. Arī mani vēl pieminēja sacensību laikā. Jā, arī pieminēja brīgadījums. Labais. Es palīdzēšu aiznest. Es pats aiznesu. Ideāli. Mēs iedos tālāk. Nāk šurp? Es krūnu aiznesu. Es aiznesu. Marek! Jā, es eju. Uģi! Uģi, neaizraujies, uzkāps uz korķeli. Tas var kas traupja pa ceļam izmetīs ārā. Uģis jau domāja, ka tas viņam pa uzvaru. Viņam ir dažādi. Mēs noturējāmies tāpat. Grūti jau bija, bet... Vai grūti, bet noturējām. nu nesaka, lūdzu, nesaka. Mēs viesturu. Viesturu? Ko es nokavēju atkal? Šampanī! Šampanī es nokavēju? Ej, galīgi. Es redzēju, ka tas tev man patās aizmugurē uzvilks daudz. Es jau varētu pateikt. Paldies, viesturs arī pa Igoram. Pilēji! Tieši tāpat. Paldies. Robert, paldies. Lūdzu. Nē, nu. Es pēdējo izdzēru. Es, Robert, tu stingri. Gaidu vēl. Mēs uz pusītēm, ne? Tur 3,5 santīm. Tikai tur. Nē, tikai tur. Pirmajā. 3,5 santīm un priekšapmaks. Jā. Kāds gan, bet šitas tu vairāk bombiņu. Māris jau to visu laiku gaidīja. Paldies. Bet mēs jau ar tevi vakar tikamies. Es gribētu būt kas par Nu vietā. jābildies, skatos. Kas par parāds? Nu? Vai tā buķi nevar iekot, vai kas ir meita?